Maņstrāvas ķēdes turpinājums. Aplūkosim maņstrāvas ķēdes elementus, kas savā starpā saslēgti paralēli. Tad šeit parādīta schēma, kur ir 3 elementi – aktīvā pretestība, spole jeb induktīvais elements, kondensators jeb kapacitīvais elements pieslēgti vienam spriegumam. Pieņemsim barošanas sprieguma virzienu un strāvas virzienu zaros. Tā kā spriegums pieņemts no augšējā punkta uz leju, strāvas virziens nesazarota daļa pieņemts no augšējā punkta uz leju. Ieplūst šajā punkta strāva I sazarojas. Strāvas aktīva komponente plūst caur aktīvo pretestību, induktīva strāva caur induktīvo pretestību, strāva IC caur kapacitīvo pretestību. Tā kā visi 3 elementi pievienoti vienam spriegumam, varam izteikt strāvu katrā ķēdes zara, izmantojot Ohma likumu. Strāva aktīvā pretestība spriegums dalīt ar zara pretestību. Strāva induktīvā elementa pievienotais spriegums dalīt ar zara pretestību. Un trešajā zara kapacitīvā strāva pievadīto spriegumu dalam ar zara pretestību. Dotai sazarotai ķēdi varam uzrakstīt vienādojumu mezglam A pēc pirmā Kirhofa likuma. Pieplūstoša strāvu summa vienāda ar aizplūstošu strāvu summu. Šeit atzīmētas strāvas ar punktiņu. Tātad tā kā strāva mainās sinusoidāli, mēs zinām, ka jebkuru sinusoidālo vērtību var attēlot ar vektoru. Tad vektora apzīmējums burts ar bultiņu, burts ar svitriņu vai burtiņš ar punktu. Tad viss te ir vektoru apzīmējums. Tad, lai iegūtu rezultējušo strāvu vai strāvu nesazarota ķēdes daļa, nepieciešami saskaitīt 3 vektorus. Tad nepieciešami vektorus saskaitīt grafiski. Pirmo vektora virzienu mēs pieņemam patvaļīgi. Pirmais vektors ir kopējais lielums visiem elementiem. Kopējais ir spriegums U. Tad pirmā vektora virzienu mēs pieņemam patvaļīgi, horizontāli. Tālāk nepieciešami varbūt vēlreiz atkārtot, ka aktīvā pretestība spriegums un strāva fāzē sakrīt. Spriegums un strāva. Induktīvā elementa spriegums apsteidz strāvu par 90 grādiem. Induktīvais elements. Un trešā kapacitīvā elementa strāva apsteidz spriegumu par 90 grādiem. Te ir mūsu kapacitīvais elements. Tagad, ja mēs zinām šīs vektoriālas sakarības, mēs varam saskaitīt vektorus. Tā kā pieņemts spriegums U, tad strāvu I, kas plūst zara ar aktīvo pretestību, mēs zīmējam paralēli spriegumam. Strāva A sakrīt fāze ar spriegumam. Nākošais vektors pieskaitam strāvu IL. Strāva IL atpaliek no sprieguma par 90 grādiem. Induktīva elementa strāva atpaliek no sprieguma. Tad pieskaitam vektoru. Vektors vērsts uz leju. Un trešā strāva, kuru nepieciešami pieskaitīt, kapacitīva elementa. Tad kapacitīva elementa strāva apsteidz spriegumu par 90 grādiem. Tad pieskaitam strāvu, kuru virziens iet uz augšu. Mēs saskaitījam 3 strāvas. Zīmējam rezultējušo strāvu I. Rezultējuša strāva iet no pirmā vektora sākuma pēdējā vektora beigam. Mums izveidojas strāvu vektoru diagramma. Nobīdes leņķis Φ. Vēlreiz atkārtosim, ka leņķis Φ ir nobīdes leņķis starp spriegumu un strāvu ķēdes ieja, starp spriegumu un strāvas vektoriem. Un šis nobīdes leņķis. Leņķi, kā parasti, mēs leņķi atskaitam no strāvas uz spriegumu. No strāvas uz spriegumu. Pieņems šis virziens. Tad mēs redzam, ka mūsu vektordiagramma spriegums U apsteidz strāvu I. Ja spriegums apsteidz strāvu, leņķis Φ ir
pozitīvs. Pretējā gadījumā, kad spriegums atpaliek no strāvas, parādīsim šo variantu. Spriegums U un strāva I. Šajā gadījumā leņķi Φ mēs atskaitam no strāvas vektora uz sprieguma vektoru, leņķis Φ. Šajā gadījumā leņķis Φ ir negatīvs. Ja leņķis Φ ir pozitīvs, tad ķēde pārsvara induktīvs raksturs, ja leņķis Φ ir negatīvs, ķēde pārsvara kapacitīvs raksturs. Tā. Nu tad mums izveidojas, izmantojot šo strāvu vektoru diagrammu, mēs varam parādīt strāvas aktīvo un reaktīvo komponente. Strāvas aktīva komponente ir strāva, kas plūst caur ķēdes aktīvo pretestību, kas sakrīt fāze ar spriegumu U. Tā, un strāvas reaktīvā komponente. Par reaktīvu komponentu mēs varam uzskatīt strāvu summu, to strāvu summu, kas noslēdzas reaktīvos elementos. Spule un kondensators ir reaktīvi elementi, tad šo strāvu summu mēs varam apzīmēt kā reaktīvo strāvu. Tad reaktīvā strāva plūst šajā zarā. Nu, tā varam apzīmēt. Tad reaktīvo strāvu mēs varam noteikt grafiski, saskaitot strāvu IL un IC. Zaļā krāsā atzīmēts reaktīvas strāvas vektors. Vektora garumu mēs varam noteikt, izmantojot šo vektoru diagrammu. No IL garuma atņemt IC garumu. Tad mums izveidojas strāvu trīsstūris. Taisnleņķa trīsstūris, kas ir aizsvitrots ar dzelteno krāsu. Tā. Un tad, ja mums zināma strāvas aktīva un reaktīvā komponente, mēs varam izteikt rezultējušo strāvu, izmantojot Pitagora teorēmu. Te ir hipotenuza zem kvadrātsāknes atsevišķu katetu kvadrātu summa. Un šeit reaktīvu strāvu mēs uzrakstījam kā strāvu starpību. Ja zinām reaktīva un aktīva komponenti, mēs varam noteikt šo leņķa Φ. Izmantojot tangens funkciju. Reaktīvo strāvu dalīt ar strāvas aktīvo komponentu. Un skaitītāja mums ir strāvu starpība. Tad šeit mēs varam secināt, ka ja strāva IL ir lielāka par strāvu IC, ķēde pārsvara induktīvs raksturs un leņķis Φ ir pozitīvs. Ja ķēde induktīvā strāva ir mazāk par kapacitīvo strāvu, ķēde pārsvara kapacitīvs raksturs un leņķis Φ ir negatīvs. Ja zināmas strāvas komponentes, mēs varam noteikt strāvu I un strāvu nobīde no sprieguma U vai leņķa Φ. Otrādāk, ja zināma strāva I un nobīdes leņķis Φ, varam noteikt strāvas aktīvu un reaktīvu komponenti. Izmantojot šīs zināmas sakarības. Tad šeit mēs aplūkojam divus variantus, kad XL strāva IL lielāka par strāvu IC, leņķis Φ ir pozitīvs, ir variants, kad strāva IL ir mazāka par strāvu IC, un vēl ir iespējams trešais variants. Ja schēma satur vismaz vienu induktīvo elementu un vismaz vienu kapacitīvo elementu, iespējams rezonanses režīms, kad strāva induktīva un kapacitīva elementi ir vienādas. Tad šo darba režīmu, kad strāvas paralēlos zaros ir vienādas, sauc par strāvu rezonanse. Tad mums vajag atgriezties pie vektoru diagrammas. Šeit mēs uzrakstījām strāvu I, vēlreiz uzrakstījām strāvas formulu. Ja iekavas, ja vektoru garumi IL un IC ir vienādi, tad izteiksme iekavas vienāda nulli. Tad pilnā strāva I vienāda ar strāvas aktīvo komponenti. Šajā gadījumā tangens Φ skaitītāja strāvas ir vienādas, tad strāvu starpība vienāda nulli. Tangens no nulles vienāds
tangens vienāds 0, tas nozīmē, ka leņķis φ vienāds 0. Tas nozīmē, ka strāva un spriegums ķēdes nesazarota ķēdes daļā fāzēs sakrīt. Tad kā mēs varam noteikt strāvu rezonansi? Kā panākt strāva rezonansi? Mums ir divi reaktīvi elementi. Līdzīgi sprieguma rezonanse mēs varam mainīt vai spoles induktivitāte, vai kondensātora kapacitāte, vai barošanas stikla leņķisko frekvenci. Laboratorijas darbā mēs varam mainīt kondensātora kapacitāti. Tātad, ja kapacitāte pieaug, tad mums mainās kapacitīvā pretestība 1 dalīt ar omega C. Vai mainās kapacitīvā vadītspēja omega C. Ja C vienāda 0, tad vadītspēja vienāda 0. Tad paralēlā zara vadītspēja vienāda 0. Un strāva šajā zāra neplūst. Tad strāva I satur tikai aktīvu un induktīvo komponente. Strāva I 0 nav vienāda. Pēc tam, kad pieaug kapacitāte, pieaug zāra vadītspēja un pretestības. Tad šī pretestība tiecas induktīvai pretestībai. Un notiek moments, kad induktīva un kapacitīvā pretestība kļūst vienādas. Vienādas reaktīvās pretestības var uzrakstīt arī vadītspēja. Tad arī induktīvā vadītspēja vienāda ar kapacitīvo vadītspēju. Šajā gadījumā pretestības ir vienādas, pievienots viens un tāds pats spriegums, tad strāvas būs vienādas. Ja vienādas strāvas, tad šī izteiksme iekavas vienāda 0. Rezultātā strāva sasniedz savu minimālo vērtību. Tad rezonanses gadījumā strāva nesazarota ķēdes daļa sasniedz savu minimālo vērtību. Tālāk, palielinot kapacitāte, mums izteiksme iekavas zem kvadrātsakne nav vienāda 0, un tad mēs pieskaitam vēl kaut kādu strāvas komponente, līdz ar to strāvas vērtība nesazarota ķēdes daļa pieaug. Tad rezonanses režimu mēs varam novērtēt šeit ieslēdzot ampermetru, nesazarota ķēdes daļa, un vēl 2 ampermetrus virkne ar spole ar indeksu L un vēl vienu ampermetru ar indeksu C. Tad, kad ampermetru rādījumi vienādi paralēlos zāros, strāva nesazarota ķēdes daļa būs vienāda 0. Tad mēs aplūkojam rezonansi paralēlajā konturam. Tālāk mums nepieciešami parunāt, kā veikt ķēdes aprēķinu, mainstrāvas ķēdes aprēķinu. Tad šeit mēs izmantojam strāvu komponentes. Tā mēs redzam no vektora diagrammas, ka strāva satur gan aktīvu, gan reaktīvu komponente. Tad, izmantojot strāvu komponentes, mēs varam veikt aprēķinu. Tātad aprēķinu gaita. Nepieciešami noteikt, pirmais punkts, katrā zāra pilno pretestību. Ja zināms spriegums, kas pievienots katram zāram, mēs varam noteikt zāru strāvas. Pēc tam katram zāram noteikt aktīvo un reaktīvo komponente. Ja mēs zinām atbilstošo atsevišķo zāru aktīvas komponentes un reaktīvas komponentes, mēs varam noteikt rezultējušas strāvas vai strāvas nesazarotas ķēdes daļā, un šīs strāvas aktīvo un reaktīvo komponente. Ja zinām rezultējušas strāvas aktīva un reaktīvā komponente, 5. punkts, varam noteikt strāvu nesazarota ķēdes daļa. Un pēdējais punkts, uzzīmēt vektoru diagrammu, izmantojot strāvu komponentes. Tad aplūkosim uzdevumu, vienu piemēru. Dota schēma,
kura pieslēgti divi paralēlie zāri. Vienā zāra ir aktīva un induktīvā pretestība, otrā zārā tikai kapacitīvā pretestība. Pieņemsim barošanas sprieguma virzienu no augšējā punkta uz leju un strāvas virzienus visos ķēdes zaros. Strāvas nesazarota daļa. Ķēdes nesazarota daļa strāva plūst no augšējā punkta uz leju. Strāva ieplūst uz šo mezglu sadalies. Pirmā strāva ir viens strāva plūst caur pirmo zāru. Strāvas numurs ir zāra numurs. Un vēl viena strāva plūst caur zāru ar kapacitīvo elementu. Strāva I2. Tātad šo zāru mēs varam uzskatīt par otro zāru. Tātad aprēķinam. Mums ir zināms barošanas spriegums. Barošanas spriegums un visu elementu pretestības. Aktīvas un reaktīvas pretestības ir zināmas. Mūsu uzdevums noteikt strāvas visos zaros un uzzīmēt vektoru diagrammu, izmantojot strāvu komponentes. Tad pirmais punkts. Mums zinām zāru pretestības, meklējam zāra kopēju pretestību. Te ir pirmā zāra kopēja pretestība. Mēs izmantojam vispārīgo formulu. Zāra pilnā pretestība. R kvadrāta plus XL minus XC kvadrāta. Te ir vispārīga formula. Tā kā pirmais zārs nesatur kapacitīvo pretestību, palika tikai viens loceklis. Otrais zārs nesatur ne aktīvo, ne induktīvo pretestību. Līdz ar to zem kvadrātsakne mums palika tikai kapacitīvā pretestība. Tagad mums zinām atsevišķu zāru kopējas pretestības. Ja zināma zāra kopēja pretestība, mēs varam noteikt strāvu šajā zārā. Tad faktiski šo schēmu mēs varam aizvietot ar ekvivalento schēmu. Tagad mums ir schēma ar pirmo zāru, kura ieslēgta pirmā pretestība, un otrais zārs, kura ieslēgta pretestība Z2. Tad mēs ekvivalenti vienkāršojam schēmu. Barošanas spriegums neizmainījies, tad nepārveidota ķēdes daļa mums nekas nemainās. Tad šeit plus strāva I1 un strāva I2. Ja zināma pretestība un zināms spriegums, kas pievienots dotajam elementam, varam noteikt strāvu pirmajā zarā. Spriegums dalīt ar zarā pretestību. Tāds pats spriegums pievienots otrai pretestībai, varam noteikt strāvu I2. Tālāk izmantojam pretestību trīsstūri, lai izteiktu leņķa fi un kosinusu un sinusu fi. No mūsu pretestību trīsstūri, te ir viens zārs, katram zāram mēs varam sastādīt pretestību trīsstūri. Elementi saslēgti vienā zārā, savā starpā saslēgti virkne. Tātad kosinus fi mēs dālam pieguļošo katitu pret hipotenūzu. Sinus fi tā zāra reaktīva komponente dalīt ar zāra pilno pretestību. Meklējam strāvas komponentes. Tad varbūt vēlreiz vajag atgriezties pie strāvas vektordiagrammas paralēlējiem slēgumam. Un šeit mēs uzrakstījam strāvas aktīvo un reaktīvo komponente. Tad mēs meklējam tagad aktīvu un reaktīvu komponente katrai strāvai atsevišķi. Mums ir divi zāri, tad meklējam pirmā zāra strāvas aktīvo komponente. Strāva I1 reiz kosinus fi 1. I1 un kosinus fi mēs aizvietojam ar šo izteiksmi. Pirmā zāra aktīvā pretestība dalīt ar pirmo zāru pilno pretestību. Te ir kosinus fi 1. Un šitais te ir kosinus fi 1. Ejam tālāk. Ja zināma aktīva komponente, varam noteikt reaktīvo komponente. I1 reizinam ar sinus fi 1. Un šī daļa ir sinus fi 1.
zara reaktīvo pretestību dalam ar zara pilno pretestību. Tā kā pirmais zars nesatur kapacitīvo pretestību, tad mums palika tikai induktīvais elements skaitītājam. Tālāk, otrais zars. Otrā zara nav aktīvas pretestības, tāpēc strāva I2 aktīvā komponente vienāda nulle. Un šeit iekavas parādīts aprēķins. Strāva I2 aktīva, I2 reiz kosinus Φ2. Kosinusu Φ2 aizvietojam ar pretestības attiecību. R2 vienāds ar nulle, nav aktīvas pretestības otrajā zara. Un dalam ar zara pilnu pretestību. Reizinot ar nulle, aktīva komponente vienāda nulli. Un otrā zara reaktīvā komponente. Pirmkārt noskaidrosim šo aprēķinu. Reaktīvo komponente mēs meklējam pēc līdzīgas formulas. Strāva I2 reizinam ar sinus Φ2. Sinusu Φ2 aizvietojam ar pretestību attiecību. Reaktīvo pretestību dalīt ar zara pilno pretestību. Otrā zara nav induktīvas pretestības, tad induktīvā pretestība nulle, un tad mums pazuda pirmais loceklis, bet mīnus zīme saglabājas. Tad pirms kapacitīvai pretestība mums stāv mīnus zīme. XC dalīt ar XC ir 1, tad I2 reizinam ar mīnus 1, mums ir mīnus I2. Līdz ar to otrā zara reaktīvā komponente vienāda ar strāvu mīnus I2. Mēs izreikinājam pirmas un otras strāvas aktīvo un reaktīvo komponente. Tagad meklējam strāvas I, strāvas nesazarota daļa, aktīvo komponente. Saskaitam visas aktīvas komponentes, pirmas un otras strāvas komponentes, un iegūstam strāvas nesazarota ķēdes daļa, aktīvo komponente. Līdzīgi meklējam strāvas I reaktīvo komponente, saskaitot strāvu pirmas un otras strāvas reaktīvas komponentes, ievietojot skaitlīskas vērtības šeit. Tā, un tālāk kopēja strāva. Ja kopēji strāvi mēs iegūstam aktīvo un reaktīvo komponenti, mēs varam noteikt rezultējušo strāvu I ar Pitagora teorēmu. Tad faktiski strāva I ir vektora gārums. Mēs iegūstam visu strāvu aktīvas un reaktīvas komponentes. Tagad parādīsim grafiski. Tā kā mums dots paralēlais slēgums, spriegums U pievienots gan pirmajam, gan otrajam zāram. Te ir kopējais spriegums, kopējais lielums. Tāpēc šī sprieguma virzienu, pirmā vektora virzienu mēs pieņemam patvaļīgi, horizontāli. Tālāk zīmējam strāvu komponentes. Pirmais zars. Pirmā zara strāvas aktīvā komponente sakrīt ar spriegumu. Šis. Strāvas reaktīvā komponente. Zars satur induktīvo elementu. Reaktīvā komponente ir pozitīvais skaitlis. Tad zaram ir induktīvs raksturs. Līdz ar to šo reaktīvo komponentu mēs zīmējam uz leju, jo šim zaram ir induktīvs raksturs. Tā reaktīvā komponente ir induktīvā pēc rakstura. Mums ir divas komponentes, zīmējam strāvu I1 no pirmā vektora sākuma pēdējā vektora beigam. Tālāk mums nepieciešami pieskaitīt. Tad mēs meklējam kopēju strāvu I. Mēs saskaitam pirmo strāvu un otro strāvu. Tad mēs iegūstam pirmo strāvu šeit. Tālāk mums nepieciešami parādīt otro strāvu. Otrā strāva aktīvo komponentu nesatur, jo nav aktīvas pretestības, bet satur reaktīvo komponente, un reaktīvā komponente ir negatīva. Zara ieslēgts kondensators. Tad mēs zinām, ka kapacitīvā elementa
Strāva apsteidz spriegumu par 90 grādiem, un visu šo vienu vektoru sistēmu mēs griežam pret pulksteņa rādītāju ar leņķisko frekvenci omega. Tātad strāva I2 apsteidz spriegumu par 90 grādiem. Tagad mums ir strāva I1 un I2. Lai iegūtu kopēju strāvu I, mums nepieciešami grafiski saskaitīt divus vektorus. Tātad strāvai I1 pieskaitam strāvu I2. Lai pieskaitītu vektoru, mums nepieciešami pirmā vektora gala punktam pieskaitīt nākošā vektora sākuma punktu. Vektora sākums, tad mēs gala punktam pielikam otro vektoru un zīmējam rezultējošo strāvu I. Tad mēs iegūstam rezultējošo strāvu. Un šī rezultējošā strāva satur aktīvo komponenti un rezultējoša strāvas aktīva komponente vienāda ar pirmas strāvas aktīvo komponenti un rezultējoša strāvas reaktīvā komponente ir šis vektors. Rezultējoša strāvas reaktīvā komponente. Šī reaktīvā komponente. I1 reaktīva mīnus I2. Mēs iegūstam skaitlisko vai izteiksmi vai skaitlisko vērtību. Tad strāvu I mēs sadalījam divas komponentes. Strāvas I aktīvā komponente un strāvas I reaktīvā komponente. Nākošā mūsu tēma ir jauda. Tad mēs zinām, ka jebkurā elektriskā ķēde notiek enerģijas pārveidošana. Un šo enerģijas pārveidošanas ātrumu raksturo jauda. Tātad momentāna jauda, jauda jebkurā laika momenta, ir sprieguma un strāvas reizinājums. Pie tām U un I, strāva un spriegums ķēdes ieeja. Ja zināms, ka sprieguma ķēde pieslēgta sinusoidālam spriegumam, plustoša strāva būs sinusoidālā. Tad momentānu jaudu mēs meklējam reizinot momentānu spriegumu un strāvu. Reizinam divas sinusoidālas funkcijas. Savā starpā mēs reizinam amplitūdas un reizinam divas sinus funkcijas. Tad, ko mēs redzam? Mēs iegūstam sinusa reizinājumu, šī daļa. Leņķis alfa ir omega t, bet leņķis beta omega t mīnus phi. Un šo sinusa reizinājumu mēs varam aizvietot ar kosinusa starpību. Rezultātam vienu otru daļu mēs varam aizvietot ar kvadrātsakne no 2, kas reizināts ar kvadrātsakne no 2, vai kvadrātsakne no 2 reiz kvadrātsakne no 2 ir kvadrātsakne no 2 kvadrāta vai divnieks. Ar šo paņēmienu mēs varam amplitūdas vērtību aizvietot ar efektīvo vērtību, momentānas jaudas efektīvo vērtību. Un tad momentāna jauda satur divus locekļus. Tad pirmais loceklis no laika nav atkarīgs, te ir konstanta. Otrais loceklis ir atkarīgs no laika te, un pie tam, ko mēs redzam, ja viena perioda spriegumam un strāvai būs vienā pilna svārstība, tad momentānai jaudai ir tajā pašā perioda ir divas svārstības. Tad jauda svārstas ar divkāršu frekvenci. Bieži mums interesē ne momentāna jauda katra laika momenta, bet parametrs, kuru mēs varam izmērīt. Tad momentānas jaudas vidēja vērtība
momentānas jaudas vidēja vērtība. Vidēja vērtība perioda laikā. Tātad par vidējo vērtību perioda laika sauc integrāli no momentānas jaudas. Momentānu jaudu nepieciešami integrēt viena perioda laikā. Tā kā zem integrāļa mums ir divi locekļi, tad atsevišķi integrējam pirmo un otro locekli. Otrais loceklis satur kosinus funkciju, un integrāls pilna perioda no kosinus funkcijas dot mums 0, tad vidēja vērtība perioda laika satur tikai šo pirmo komponentu, un šo jaudu sauc par aktīvu jaudu. Aktīva jauda ir vidējais ātrums, ar kādu elektriskā enerģija pārveidojas cita enerģijas veidā. Aktīvas jaudas mērvienība ir vats. Šo aktīvo jaudu patērē ķēdes aktīvā pretestība, jeb rezistīvais elements. Analogi ar šo ātrumu jauda pārveidojas cita enerģijas veida elementa R vai aktīvajā vadītspēja, ja zari saslēgti paralēli. Līdzīgi ar aktīvu jaudu mēs varam uzrakstīt reaktīvu jaudu. Reaktīvu jaudu apzīmē ar Q, U reiz I reiz sinus fi. Tie ir vidējais ātrums, ar kādu mainās elektriskā un magnetiskā lauka enerģija. Tad faktiski reaktīva jauda ir saistīta ar jaudas izmaiņām mūsu reaktīvos elementos. Ar kādu ātrumu elektriskā enerģija pārveidojas magnetiskā lauka enerģija, vai ar kādu ātrumu elektriskā enerģija pārveidojas kondensatora elektriskā enerģija. Ar kādu ātrumu mainās elektriskā lauka enerģija. Un reaktīvu jaudu mērvienība volt amper reaktīvais. Bieži literatūra var redzēt šo apzīmējumu. Volt ampers lielie burti un R reaktīvais. Un pilna jauda. Pilna jauda te ir tā šķietama jauda. Meklējam reizinot strāvu un sprieguma ķēdes ieja. Tā šķietama jauda ir tā jauda, kuru var saņemt patērētājs pie vislabvēlīgākajiem darba apstākļiem. Tad faktiski, kad leņķis fi vienāds 0, tad šī izteiksme kosinus fi vienāds kosinus fi nav vienāds 0, leņķis fi vienāds 0, tad kosinus fi vienāds ar 1. Tad padarīts kaut kāds liederīgais darbs. Pilnas jaudas mērvienība volt reiz ampers. Tad aktīvo, reaktīvu un pilno jaudu savā starpā, kā mēs redzam no izteiksmes, šeit ir S reiz kosinus fi, U reiz I ir pilna jauda, reiz sinus fi. Tad savā starpā aktīvu, reaktīvu un pilnu jaudu saista taisnleņķa trīsstūris. Pie tam aktīva un reaktīva jauda ir taisnleņķa trīsstūra katete, P aktīva jauda ir pieguļoša katete, reaktīva jauda ir pretguļoša katete un pilna jauda ir hipotenūza. Un tad sakarība starp aktīvu, reaktīvu un pilnu jaudu apraksta Pitagora teorēma. Un šeit vēl mums parādās leņķis fi vai kosinus fi. Kosinus fi mēs varam izteikt kā P aktīvu jaudu pret pilno jaudu S. Tagad aplūkosim momentānu jaudu katra ķēdes elementa. Pirmais elements ir aktīva slodze, jeb rezistīvais elements. Šajā gadījumā strāva un spriegums mainās sinusoidāli. Mēs zinām, ka mūsu aktīvā pretestība R starp strāvu un spriegumu nobīdes leņķis fi vienāds ar 0, līdz ar to kosinus fi vienāds ar 1. Tātad no momentānas jaudas izteiksmes mums palika vēlreiz
reizinot, mums būs sinus kvadrāta. Rezultātā momentāna jauda aktīva pretestība satur pirmo locekļu, kur kosinus phi vienāds ar 1 un nobīdes leņķis phi vienāds ar 0. Un tad leņķis phi vienāds ar 0, tad otrais leņķis satur šo otro komponente, kas svārstas ar divkāršu frekvencēm. Tad aktīva jauda P, vidēja vērtība perioda laika ir U reiz I. Tā aktīva jauda, kas izdalās mūsu aktīvajā pretestība. Tad faktiski te ir tā vidēja vērtība, ap kuru svārstas otrais loceklis, un otrais loceklis svārstas ar divkāršu frekvencē. Pirmā zīmējuma laika diagramma attēlots spriegums, viens periods un strāvas viens periods. Tā kā sākuma fāze vienāda 0, tad nulles momenti un savu notiek vienlaicīgi gan strāva, gan spriegumam, un savu maksimālo vērtību gan spriegums, gan strāva sasniedz vienlaicīgi. Tad jauda. Tad jaudam svārstas ar divkāršu frekvencēm. Te ir viens periods. Perioda pirmā ceturdaļa. Spriegums un strāva pieaug arī jauda. Spriegums un strāva krīt, jauda krīt. Šajā pirmā pusperioda gan spriegums, gan strāva ir pozitīvi. Tad reizinājums U reiz I ir pozitīvs. Momentāna jauda spriegumu reizinam ar strāvu. Tad jauda ir pozitīva. Otrais pusperiods. Spriegums un strāva abi ir negatīvi, tad mīnus reiz mīnusu, tad šis reizinājums dod mums pozitīvo vērtību. Un tad mēs redzam, ka viena perioda laika jaudai ir divas pilnas svārstības, un jauda visu laiku ir pozitīva. Tas nozīmē, ka šis elements visu laiku patērē enerģiju no tīkla. Patērē enerģiju un pārveido elektrisko enerģiju kāda cita enerģijas veida. Tad šos elementus, kura enerģija pārveidojas cita enerģijas veida, sauc par aktīvo elementu, jeb aktīvo pretestību. Aktīva jauda mūsu slodzes elementa, vidēja vērtība, varam izteikt I kvadrāt R vai U kvadrāt reiz G. Te ir aktīva jauda, kas izdalās mūsu aktīvā pretestība. G aktīva vadītspēja, kas ir apgriezti proporcionāli elementa pretestībai. Nākošais elements, induktīvais elements. Induktīvā elementa strāva mainas sinusoidāli, bet induktīvā elementa spriegums apsteidz strāvu par 90 grādiem. Tad leņķis phi vienāds 90 grādi. Kosinus no 90 grādiem ir 0. Līdz ar to jaudas pirmais loceklis, šis loceklis vienāds ar 0, un palika tikai otrais loceklis ar mīnus zīmi. Tad mēs varam pāriet no kosinus funkcijas uz sinus funkciju, un mūsu jauda satur tikai, tā momentāna jauda, satur tikai mainīgu komponenti. Šī mainīga komponente svārstas ar divkāršu frekvenci ap laika asi. Tad parādīsim sprieguma un strāvas laika diagrammu. Strāvas sākuma fāze vienāda 0, te ir strāva, bet spriegums nobīdīts par 90 grādiem. Jauda, momentāna jauda, sprieguma un strāvas reizinājums. Tad punktos vai laika momentos, kura viens no parametriem vienāds 0, jauda vienāda 0. Un šos punktos jauda vienāda 0. Mēs reizinām strāvu un spriegumu. Ja abi parametri ir pozitīvi, pirmā ceturdaļa, jauda ir pozitīva. Otrā perioda ceturdaļa,
Spriegums ir negatīvs, līdz ar to reizinājums ir negatīvs. Abi parametri, gan spriegums, gan strāva ir pozitīvi, jauda pozitīva. Un perioda pēdējā ceturtdaļa jauda ir negatīva. Tad, ko mēs redzam? Jauda visu laiku svārstas, pozitīva, negatīva. Kas mums notiek? Mūsu spules magnetiskā lauka uzkrājas enerģija, un šī enerģija ir atkarīga no strāvas. Kad strāva pieaug, enerģija pieaug. Tad šajā intervāla spule patērē enerģiju no tīkla, saņem jaudu no tīkla. Kad strāva samazinājas, tad samazinājas spules uzkrāta magnetiskā lauka enerģija, tad faktiski mūsu enerģija atgriežas atpakaļ tīklā. Un tad jauda ir negatīva. Otrā pusperioda te procesi atkārtojas. Tad mūsu spule saņem enerģiju no tīkla, uzkrāj enerģiju sava magnetiskā lauka un atdod enerģiju atpakaļ tīklam. Tas svārstības, enerģijas un jaudas svārstības ir nevēlamā parādība. Tas pārslogo līniju izraisa vādu silšanu un līdz ar to rada papildus zudumus. Tagad aplūkosim divus elementus, kas savā starpā saslēgti virkne. Tie ir aktīva induktīvā slodze. Mēs esam patērētāji un patērētāja. Jebkurā ražotne ir dzinēji, krāni, transporta lentes, kur izmanto elektrisko dzinēju. Dzinēja ir tinumi gan statora, gan rotora, un tinumam ir aktīva un induktīvā pretestība. Līdz ar to starp strāvu un spriegumu pastāv nobīdes leņķis Fi. Vienmēr strāva ir nobīdīta no sprieguma. Tad momentāna jauda satur gan nemainīgo komponenti un otra komponente, kuras svārstas ar divkāršu frekvenci. Tad šeit parādīt laika diagramma strāva, kuras sākuma fāze vienāda nulli, un spriegums, kas ir nobīdīts no strāvas par leņķi Fi. Momentāna jauda ir sprieguma un strāvas reizinājums. Tad punktos, kur strāva un spriegums vienādi vai viens no parametriem vienāds ar nulle, jauda sasniedz nulles vērtību. Šos punktos jauda vienāda nullei. Ja abi parametri ir pozitīvi, jauda pozitīva. Tad reizinājums ir pozitīvs. Ja viens no parametriem ir negatīvs, jauda negatīva. Un otrā pusperioda procesi atkārtojas. Tad, ko mēs redzam? Šajā laika intervālā mūsu konturs saņem enerģiju no tīkla. Šī laika intervāla konturs atdod enerģiju tīklam. Tad notiek svārstības starp ģeneratoru un patērētāju. Tad faktiski mūsu ģenerators dod mums tik lielo jaudu, bet mēs varam lietderīgi izmantot tikai jaudas šo daļu. Tad faktiski kaut kādu jaudas daļu mēs zaudējam. Un šo faktiski darbības principu, mainstrāvas darbību raksturo ne tikai patērēta aktīva jauda, bet arī enerģijas svārstības, kuras piedalās ķēdes induktīvie un kapacitīvie elementi. Jo induktīva un kapacitīva elementa notiek jaudas uzkrāšana elektriskā vai magnetiskā lauka. Un svārstību intensitāte, šo svārstību intensitāte raksturo apraksta ar reaktīvu jaudu, kura var būt induktīva vai kapacitīva. Tikko mēs teicam, ka rūpniecība un transporta lietojamas iekārtas vairāk izplatīta ar aktīvi induktīvu rakstura patērētājiem. Līdz ar to mūsu procesu svarīga ne tikai aktīva, bet arī tā nobīde starp strāvu un spriegumu. Tad mums nepieciešami pārvadīt šo aktīvu jaudu, izmantojot strāvu pie noteikta sprieguma, nepieciešami patērētājiem atdot noteiktu jaudu. Un šo procesu mums nosaka strāva I. Strāva I ir atkarīga ne tikai no jaudas un sprieguma, bet arī no kosinusa Fi. Kosinus Fi ir jaudas koeficients.
ja jaudas koeficients ir maz, strāva ir liela, jo mums nepieciešami pie noteikta sprieguma nodot noteiktu jaudu. Tad, ja kosinus fi ir neliels, strāva ir liela. Tad, lai mums nepieciešami nodrošināt lielo strāvu, ir vajadzīgi lielāka šķērgrizuma vadi. Tā kā vadu šķērgrizums ir liels, būs lielāka pat savas ģeometriskas izmēras jaudas transformatori un ģeneratori. Tas ir pirmais. Un otrais, ja mēs palielinām strāvu, lai nodrošinātu šo patērētu jaudu, tad mūsu enerģijas sistēmas būs lielāki enerģijas zudumi, jo enerģijas zudumi ir saistīti ar strāvu kvadratiskā sakarībā. Tad rodas jautājums, kā pie noteikta sprieguma un jaudas samazināt strāvu. Tad mums nepieciešami samazināt strāvu, vajag palielināt kosinusu fi. Tad nepieciešami jaudas koeficientu uzlabot, palielināt. Tā kā mūsu patērētājiem ir aktīva induktīvais raksturs, šim patērētājiem mēs paralēli pieslēdzam kondensātora bateriju ar regulējumu kapacitāti. Tad faktiski mums veidojas divi paralēli zari ar mainīgu kapacitāti. Un šo strāvu, minimālo strāvu mēs varam iegūst vienā vienīga gadījumā, kad paralēlos zarus iestēs strāvu rezonanse. Un strāvu rezonanses nosacījums, kad strāva I2 vienāda ar strāvas I1 reaktīvo komponenti. Tad mums nepieciešami mainīt kapacitātes vērtību tā, lai strāva nesazarota ķēdes daļa sasniedz savu minimālo vērtību. Tad ķēde iestēs strāvu rezonanse. Ja mēs samazinājam strāvu, tad mēs palielināsim kosinusu fi. Tad ir paņemiens, kā uzlabot jaudas koeficientu.